Labi, tā, lūk, ir pāris minūtes pēc 11. Man kolēģi palīdzēs ielaist tos, kas varbūt vēl nāk pa durvīm. Bet jā, tad šīs dienas webināra mērķis ir pastāstīt par Latvijas digitālā akceleratora sniegtiem atbalsta pakalpojumiem un konkrētāk tieši par izstrādāto programmu Digitālās transformācijas laboratoriju, par ko pastāstīs Latvijas digitālā akceleratora valdes loceklis Viesturs Sosārs un arī mentoris, kurš strādā šajā programmā ar uzņēmumiem. Tā ka būs tāds ieskats par to, kas ir mūsu piedāvājumā, ko varam jums palīdzēt, lai tad palīdzētu attīstīt šos jaunos digitālos produktus un pakalpojumus. Pastāstīsim arī par to, kā pieteikties programmai, un tad, protams, arī jautājumu un atbilžu sadaļa. Bet tā kā laiks ir ierobežots, tad mēs virzamies varbūt ātri pāri tam ievadam par to, kas tad ir Edits. Liela daļa no jums, es ceru, ka ir jau dzirdējusi un zina, bet tad Eiropas Savienība izveidoja šo programmu, jeb Eiropas digitālo inovāciju centrus visā Eiropā, katrā valstī dažāds skaits. Latvijā tātad esam mēs divi, Latvijas digitālais akcelerators un Eiropas digitālo inovāciju centrs IT klasteris. Un tās galvenās atšķirības starp mums ir tas, ka mēs strādājam ar uzņēmumiem un iestādēm, kas vēlas attīstīt jaunus digitālus produktus vai pakalpojumus. Savukārt IT klasteris vairāk sniedz atbalstu tiem, kuri strādā ar automatizāciju iekšējos procesos un robotizāciju un, teiksim, kaut kādu savu mājaslapu izveidi un tam līdzīgām lietām. Ko mēs, kā Latvijas digitālais akcelerators, varam jums piedāvāt? Mums ir vairākas atbalsta pakas. Pirmā no tām Test Before Invest, jeb tieši tehnoloģiskā paka, kuras mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuriem ir skaidrs plāns par kaut kādu jaunu produktu vai pakalpojumu, taču nepieciešama vai nu stratēģija, kā šo pakalpojumu produktu īstenot, ieviest, vai arī nepieciešams tehnoloģiskās konsultēšanas vai kādas testēšanas, eksperimentēšanas, prototipēšanas aktivitātes, kuras var nodrošināt mūsu partneri. Par partneriem arī tūlīt pastāstīšu. Šeit redzat dažus piemērus ar to, ko mēs varam nodrošināt. Otra paka ir apmācības un prasmu pilnveidošana, kas ir arī šīs dienas kontekstā. Piedāvājam dažādas digitālo prasmu kursi, inovāciju ievadu kursi un arī digitālas transformācijas kursi. Saturs ļoti dažāds, temati ļoti dažādi. Kursus pamatā nodrošina arī mūsu partneri, kas ir universitātes augstskolas un arī zinātniskie institūti. Finansējumu piesaists, konsultācijas un atbalsts pieteikumu rakstīšanā projektiem uz Eiropas fondiem un arī atsevišķām nacionālajām programmām. Tātad iespēja, kā jūs varat tikt pie naudas, jo tas ļoti bieži ir galvenais jautājums attīstot jaunus produktus un pakalpojumus. Kas var saņemt Edits pakalpojumus? Mūsu atbalsts ir pieejams visa lieluma un izmēra uzņēmumiem, arī biedrībām un nodibinājumiem, ar piebildi, ka šīs biedrības un nodibinājumi pārstāv uzņēmēju, ja vairāk uzņēmumu intereses un apvieno uzņēmumus. Tātad atbalstam arī publiskās personas un iestādes, zinātniskās institūcijas, neatbalstam, diemžēl, individuālos komersantus pašnodarbinātos. Un kas svarīgi, ka tiem, kuri vēršas pie mums pēc atbalsta, nedrīkst būt nodokļu parāds, nav pasludināta maksāspēja, kas ir varbūt loģiski. Amatpersonas nevar būt sodītas par noteiktiem noziedzīgiem nodarījumiem. To mēs pārbaudam. Šie noteiktie noziedzīgie nodarījumi ir saprotam kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nelegālā nodarbinātība un tam līdzīgi pārkāpumi, kurus ceru, ka nevienam šeit klātesošiem nav. Jābūt de minimis pieejamam, kas, protams, neatiecas uz publisko sektoru, un paredzētās darbības nedublēs ar kaut ko jūs jau saņemat līdzfinansējumu un atbalstu tām, un ir, diemžēl, mums arī zināms saraksts ar neatbalstāmajām nozarēm, kurās ietilpst alkohola ražošana, tabakas izstrādājumu ražošanu, tirzniecību ieroču, azartspēles un operācijas ar nekustamajiem īpašumiem. Šos mēs, diemžēl, nevaram atbalstīt, vai par laimi, kā uz to skatās. Lūk, ja ceļš līdz Edits pakalpojumiem, tie, kas vēl nav spēruši savu pirmo soli, tad ir pieteikums mūsu lapā digitallatvija.lv.
Pieteikuma forma diezgan vienkārši, pašās beigās arī parādīšu. Tātad cenšamies apkalpot klientus rindas kārtībā. Attiecīgi var gadīties, ka būs varbūt jāpagaida no pieteikšanās brīža līdz pakalpojumu saņemšanai, bet, kad aizpildat pieteikumu, tad noteikti ar jums sazināsies, un pirmie punkti tad ir šis te brieduma tests, digitālā brieduma tests, kas ir Eiropas komisijas izveidots, un šajā te kartē visiem ediciem, ko jūs redzējāt, ir vienāds. Attiecīgi šis tests tiek veikts Eiropas komisijas portālā, to daram mēs, kā klienta konsultanti, iegūstam informāciju par jūsu uzņēmumu digitālā brieduma līmeni, un tad apkopojam informāciju arī par to, kas ir tās aktivitātes, ko tieši jūs vēlaties darīt ar mūsu atbalstu, un sagatavojam digitālās attīstības ceļa karti, kas tad jūs savukārt ved tālāk pie konkrētā edits pakalpojuma. Un pēc pakalpojuma saņemšanas gada laikā vai īsākā termiņā nepieciešams pildīt digitālu brieduma testu vēlreiz, lai tad pārliecinātos, ka šie edits sniegtie pakalpojumi ir rezultējušies kaut kādā izaugsmē jūsu gadījumā. Lūk, un edits pakalpojumi tātad var būt ļoti dažādi, gan šīs tehnoloģiskās konsultācijas, stratēģijas, gan mācības vai finanšu piesaisti, vai arī mentoringa programma, par kuru runāsim šodien. Ja par aktuālajām mācībām tieši tematiski, šeit man ir arī jūlija mācības iezīmēts, lai gan uz tām, protams, vairs nepaspēsiet, diemžēl, ņemot vērā to ceļu, kas jāaiziet līdz tam pakalpojumam, bet uz augusta mācībām gan varat pieteikties, ja ir interesi, tad ievads digitālajā transformācijā un kiberdrošības pamati uzņēmumā, redzat paredzētos norises laikus. Ja šīs te mācības jūs interesē, tad līdzīgi kā par mentoringu programmu, pieteikšanās kontaktpunktos vai mūsu mājaslapā, bet par to pastāstīsim beigās. Partnerus pieminēja, tad varat redzēt, kas tad ir mūsu sadarbības partneri, kur nodrošina gan konsultācijas, gan mācības. Kā jau minēja, tad universitātes un institūti, arī biznesa atbalsta organizācijas, kuras pamatā strādā tad, kā mūsu kontaktpunkti, un arī daži publiskā sektora pārstāvji. Lūk, bet tas no manis tāds pārskrējiens pār tām, ko edits Latvijas digitālais akcelerators dara un var, bet tad es dodu vārdu Viestaram pastāstīt par jau konkrēti šo te mentorēšanas programmu. Lūdzu, Viestar. Jā, čau visiem. Es ceru, ka mani var dzirdēt. Jā, var. Perfekti. Prieks jūs redzēt šajā saulainajā dienā. Es ceru, ka varbūt citos Latvijas apgabalos skats nav tik briesmīgs un nav jādedz gaisma iekšā 11. no rīta telpā, bet labi. Jā, man sauc Viesturs. Es šajā nozīmē esmu gan digitāla akcelerātora valdes loceklis, gan arī cilvēks, kurš kaut kādā veidā ir līdzdarbojies pie šīs programmas radīšanas, par ko es centīšos īsi izstāstīt. Man uzreiz ir jāsaka, ka es te redzu arī auditorijā cilvēkam arī patiesībā ir jāsaka liels paldies par šīs programmas inicijēšanu. Matīs, tas ir par tevi, čau, jo Matīs Kreisliņš bija tas, kurš mani, Matīs Kreisliņš bija tas, kas savulaik man uzrunāja par šo padomāt, un tad no šīs domāšanas rezultātā arī Matīs kaut kāda iesaisti radies, sākotnējo ir radies kaut kas tāds, par ko es gribu parunāt šobrīd. Es tāpat redzu daudz citus cilvēkus no savām iepriekšējām dzīvēm un hipostāzēm, ar kurām es esmu sadarbojies gan jaunu uzņēmumu startup programmās, visiem tiem sveiciens, es jūs te pamanu, gan man arī īpaši mīļš sveiciens Mārai no iepriekšējās dzīves, čau Māra. Tā kā, pasauli, kā es vienmēr mīlu teikt, ka pietiekami ilgi dzīvojot šajā dzīvē, jūs visi man kaut kur izskatāties redzēti. Tas varbūt ir tāds vecuma pazīme, bet labi, ejam uz priekšu. Tātad, kas tad šitā digitālās transformācijas laboratorija ir par zvēru, un mans aicinājums arī ir uzdot jautājumus uzreiz, pacelt rokas un uzdot jautājumus uzreiz, un, manuprāt, tie jautājumi piederās tad, kad viņi rodās, nevis tad, kad kaut kādas 5 minūtes varbūt ir, varbūt nav beigās. Tas konstrukts, tā ideja ir tāda, un manas galvenās cepures ir pamatā strādāt ar jaunu uzņēmumiem, startupiem, tātad Eiropā dažādās programmās, un arī ar lieliem uzņēmumiem, korporatīvās inovācijas kontekstā. Un tas galvenais, varbūt tie secinājumi ir sekojuši, ka arī maziem vidējiem uzņēmumiem, kas savā lielajā vairākumā esat jūs, lai attīstītos, ir vajadzīgs
radīt kaut kādas jaunas lietas. Jo citādāk, tās vecās slaucamās govs aiziet ciet, un tad naudas plūsma beidzas. Tā, pavisam vienkāršot. Un, lai to izdarītu un lai šo attīstību varētu nodrošināt, bieži vien šiem jaunajām idejām, šiem jauniem produktiem, pakalpojumiem ir digitāli komponenti. Vai nu tie ir paši par sevi digitāli produkti, vai pakalpojumi, piemēram, digitālos kanālos, jo tas nodrošina vismaz teorētiski un potenciāli straujāku izaugsmu. Šo jūsu uzņēmēju darbības, jūsu biznesa mērogojumi. Un, jā, paldies, mēs Līga mēģina pielāgoties. Līga ir kā koncertmeistars, kas mēģina trāpīt, kad es uz pauzēm dziedu, mēģina iespēlēt klaviešus. Tas par slaidiem. Lūk, un tad tas galvenais risks tiem visiem, kas mēģināšu kaut ko izdomāt un kaut ko ieviest, tas galvenais risks ir, ka jūs varat uzbūvēt kaut ko, kas viņiem tur ārā, tiem jūsu iespējamiem esošiem vai potenciāliem klientiem patiesībā nemaz nav vajadzīgs. Tad jūs tos produktus un pakalpojumus un tās jaunās idejas jūs būvēt, izējot no tā, kā jūs redzat pasauli. Neobligāti jūs klienti viņu redz līdzīgi. Līdz ar to, ja jūs sistemātiski mēģināt ātri novalidēt, ātri pārbaudīt savas idejas agrīni, tad jums ir būtiski mazāk riski izdarīt to, ko nevajag, un iztērēt naudu uz to, ko nevajag, un laiku uz to, ko nevajag. Un tā ir tapusi šī programma, kurā tad jūs varat pamēģināt tāda nosacīta, varbūt tas ir slikts salīdzinājums, tāda nosacīta smilšu kasti, kurā jūs varat pamēģināt patestēt savus jauno produktu un pakalpojumu idejas. Tagad gan lūk, un mēs esam mēģinājuši tā ļoti nosacīti sakategorizēt tos iespējamos pieteicējus, proti jūs varbūt sevi arī redzat vienā vai varbūt vairākās atkarībā no savu dažādiem varbūt produktiem un dažādām produktu idejām. Sakategorizēt tādās kategorijās, un tam ir mazliet jēga tām kategorijām, jo mēs viņām esam ļoti spējīgi un gatavi piedāvāt mazliet citas programmas, vienas programmas ietvaros. Tad ir kaut kādi uzņēmumi, kuriem ir objektīvi kaut kādas izaicinājumi strateģiski, kam iespējams pat nav digitāls risinājums, bet viņiem ir kaut kādas vajadzības. Un nav saprotams, kā viņas īsti risināt, bet ir skaidrs, ka tur kaut ko vajag. Vai nu tas tirgus ir aizdreifējis, vai nu tur ir kaut kāda citas situācijas, vai produkti un piedāvājums ir novecojis un visas šīs lietas. Vai atkal ir strateģiski uzdevumi, teiksim, augt un ieiet citos tirgos un tā tālāk. Katrs, kas nevar iedomāties, kādi jums tie uzdevumi ir. Bet jums nav skaidrs, kā tieši jūs to varētu nonākt līdz kaut kādiem risinājumiem. Tas ir tā agrīnākā, mēs viņu tā uzmanīgi, mums ar tiem arī nosaukumiem, mēs negribam tā vai marketingam spēlēt pakaļ, bet, sauksim tos par digimi atklātājiem. Tad nākamie ir tādi, kuriem ir skaidrs, ka man liekas, ka šitā ideja varētu strādāt, tas viens solīts jau tālāk, bet man tiešām nav pārliecības, vai to kādam vajag, vai to vispār var būt gatavu, cik tas maksā, vai to var monetizēt, piemēram, vai tā var iegūt naudu. Tas ir šis testētāja līmenis. Un tad trešais līmenis, ieviesēja līmenis, ir tas, kuram jau ir kaut kāda skaidrība, ka to vajag. Iespējams, jau ir kaut kādi tur uzmetumi un prototipi, un kā, kurā gadījumā produktiem un pakalpojumiem, viņiem, tā kā vajadzētu to ieviest pēc iespējas ātrākā un efektīvākā veidā, nepazaudējot atkal kaut kādus liekus resursus un laiku to darot. Un, iespējams, katru dienu, protams, jaunu produktu mazos vidējos uzņēmumos nerodas. Tas nav tā, ka jūs varat to tā kā darīt jau sistemātiski, jau esat darījuši un droši zināt, kas tagad tur tālāk notiks. Nākamā lieta, Līga, mēs kā vecos laikos pārslēdzam slaids. Paldies tev. Lūk. Un tad, kā mēs to redzam šo risinājumu šais programmas ietvaros, mēs katram iedodam laiku apmēram 8-9 nedēļu laikā, kurā jums ir 4 satura gabali, sauksim tās par darbnīcām vai lekcijām pēcpusdienās, visdrīzāk tās būs pēcpusdienas, un visdrīzāk tās būs pirmdienas, pat nevis drīzāk, mums tagad gribētu, tās ir pirmdiena tāda diena, lai sāku labas lietas, vai pēcpusdienā jau viss sliktais ir pagājis, un tad var sākt domāt
par jaunām lietām. Un arī šīs te individuālas sesijas pa dažādām tēmām atkarīgi, kurā tad jūs atrodaties fāzē ar to savu jauno produktu validāciju. Tas nozīmē, ka tātad kopā tas ir apmēram 2-3 reizes nedēļā, tajās nedēļās, kurās ir šīs darbnīcas, tās ir 3 reizes, kurās nav, tās ir varbūt 2 šīs te mentorēšanas sesijas, 1-1 ar konkrētiem cilvēkiem, kas ar jums varat strādāt, atkal pielasītiem pēc jūsu vajadzībām, pastrādāt un pavalidēt, pastrādāt pie tā, ka jūs gūstat pierādījumus tātad atkarībā. Kas tas ir? Vai to kādam vajag? Kā to dabūt gatavu? Kā to vienkāršāk dabūt gatavu? Un aizvirzīt jūsu jauno produktu pakalpojumu idejas līdz ieviešanai, līdz komercializēšanai. Lūk, bet tas galvenais uzstādījums ir tas, ka jums ir jāgrib kaut kas darīt. Tas svarīgākais. Jo nevar, tā kā šī mentorēšana ir tāda ļoti tāda uzņēmējdarbības, tāda startup loģikas mentorēšana, tas nav par to, ka jūs tagad kļūsiet iedvesmotāk, gudrāki un tādu. Tas ir par ļoti konkrētu lietu dabūšanu gatavu. Tā kā tas galvenais, ko es gribu uzsvērt, jums ir jābūt gatavam kā uzņēmumam veltīt tam laiku, jo neviens jūsu vietā to neizdomās. Neviens no gudriem konsultantiem, no mentoriem nav spējīgs jūsu vietā izdomāt, kas jums ir jādara. Viņi ir spējīgi tā kā visceralizēt, tā kā pacelt uz augšu, priekšā iznest tās lietas, par kurām jums domā. Es redzu, ka Agnesē ir roka. Jā, mani var dzirdēt? Jā, var. Jā. Man jautājums, piemēram, man tā motivācija darboties, visu saprotu, ko jūs tur minat, ir augsta, bet es tieši šai sakarā esmu šobrīd arī Itālijā, vienā apmaiņas programmā strādāju ar uzņēmēju vienu, un es vienkārši gribēju saprast, vai, piemēram, man esot attālināti arī būtu iespēja piedalīties, strādāt ar mentoriem, varbūt mēs varētu organizēt, bet kas ir ar šīm te pēcpusdienām? Perfekts jautājums, ko es pat nebiju paredzējis atbildēt, jo es kaut kā automātā pieņemu. Tas viss ir attālināti, tas viss ir online saknes. Viss. Mēs, protams, varam uztaisīt, kas man vienmēr patīk, ja mums būs pietiekama grupas dinamika uztaisīt arī kādu klātienes tikšanos ekstrā, kādā pēcpusdienā, tas vienmēr noder dzīvē, bet tā ir attālināta online formāts. Mīši, paldies par jautājumu. Es to pat īstenībā nebiju pieminējis, nekur nebūšu pieminējis, tā kā jautājums vietā. Ok, tātad nākamā lieta, kas ir varbūt diezgan svarīgi. Protams, ka jūsu uzņēmuma izmēri ir dažādi un ir arī tiešām ļoti maz uzņēmumi, kur tie lielā mērā ir jūsu personības, šis uzņēmums ir jūsu personības pagarinājums, kā es mīlu teikt, respektīvi jūs esat uzņēmums. Ja? Bet, un tas ir ok, tas nav tā kā diskriminējuši faktors, ka mēs neņemam cilvēkus, kas atbilst kritērijiem. Līgi jau teica, ka individuāli komersanti nedara, bet ja jums ir tā kā sabiedrība reģistrēta noteiktā formā, tad tas dara. Bet es aicinātu tiem uzņēmumiem, kam ir komandas, jo innovēšana, jaunu produktu un pakalpojumu izdomāšana, pierādīšana un ieviešana, tas ir komandas darbs. Un es droši vien man arī Lotte un Darija piekritīs, parunājot par savu pieeju šīm visām lietām. Tas ir vienam, tas ir tā kā diezgan pret kalnu. Ja? Tāpēc, ka tur daudz riski atkal iestājas, ja to dara viens. Tad lūk, mēģināt uzņēmumu iekšienē saprast, kas tie cilvēki varētu būt, kas ar to varētu padarboties pietiekami regulāri. Un tad, ja jūs esat atkal pietiekami liels uzņēmums, kur šīs funkcijas jau nodalīts, tad domājiet par tiem, kam tiešām par to vajadzētu sāpēt galvu. Ir projektu vadītāji, produktu vadītāji, IT cilvēki, varbūt kaut kādi lietojamības cilvēki, jums jau ir kaut kādi UX cilvēki ieviesušies varbūt lielākos uzņēmumos. Respektīvi, katrs, kuram arī finanšu funkcijas un administrēšanas funkcijas cilvēki, kāpēc ne, viņiem bieži vien ir arī kaut kāds skats uz dzīvi, kas ir ļoti vērtīgs. Tādas dažādu amatu, dažādu, kādam ir ieslēgts. Pēc cilvēku net internetu. Vaiba, tev ir. Vaiba, mēs tev dzirdam, bet es nezinu, vai tu to gribēji. Ok, viss kārtībā. Lūk, tad attiecīgi kaut kas mums te arī tagad līga tev, to atkal mūsu rāda, ja, tagad viss kārtībā. Jā.
Un tad attiecīgi, varbūt atpakaļ drīkst līga, es zinu, ka es tā bišķiņiem pāri laikam, bet mēs ietaupīsim uz kā citu. Tas varbūt svarīgākais, ko gribu pateikt, tas lielums ir tāds hipotētisks, es saku, 2 ir labāk nekā 1, un 5 varbūt ir augstākais, kas var tā kā komanda vai veltīt tam laiku, šo 8-9 nedēļu garumā. Tas, ko es gribu uzsvērt, varbūt vidēji uzņēmumu gadījumos, man ir tāda pieredze arī dažreiz citās programmās strādājot ar uzņēmumiem, kad atsūtu cilvēkus, kam vienkārši, kam šķiet, nezinu, valdēji šķiet, ka jums tur vairāk laika, jūs tur aiziet. Nē, es teiktu, ka svarīgākais ir tas, ka tur tomēr tajā komandā ir kāds, kam ir kaut kāda teikšana par to, kas notiek tālāk. Citādi tas pārvēršas par tādu sarežģītu iekšēju pārdošanu, kad ir kaut kādi cilvēki, kuriem visi ir sajūsmi, bet, teiksim, C līmenis valde saka, forši pavadījāt laiku, tur paldies visiem, tad mēs jums iedosim 2 dienas pēc atvaļinājumu. Forši darbiņš, ja? Un tas, protams, to sagrauj visu to lietu, jo mēs, protams, gribam, lai jūs risināt reāls problēmas un ģenerēt reāls jaunu produktu pakalpojumu idejas un tās ieviešana. Jā, nākamā tagad lieta. Jā, tātad pavisam vienkārši uzliekot šīs lietas, mēs mazliet pavainījām vēl pat nesen, tā kā varbūt tie, kas jau iepriekš ir skatījušies, redzēs bišķi atšķirīga informācija, bet mēs drusku pamainījām arī datumus, mēs sāksim mazliet vēlāk, pusmēnesi vēlāk. Proti tā pirmā, tie, kas ir tie agrīnākie, kas vienkārši grib nonākt pie kaut kādām idejām, kuras vēl validēt, tie sāk oktobra vidū un beidz decembra sākumā. Tie, kas ir šie te jau meklē pierādījumus jau kaut kādam izvirzītiem pieņēmiem, kaut kādām ģenerētām idejām, tie sāk oktobra otrajā pusē beidz decembra vidū un tātad novembra sākumā un mazliet ielienot tajā jaunajā gadā ir tie, kur primārais uzdevums ir ieviest jau diezgan lielā mērā, varbūt nevienmēr pilnīgā, bet diezgan lielā mērā pierādītas idejas. Jā, Agnes? Jā, man jautājums par to biznesa modelēšanu. Līdz oktobrim diezgan daudz laika. Būtu forši saprast, varbūt, kas tieši ir tie kritēriji, piemēram, lai es saprastu, vai es eju kā testētājs vai kā ieviesējs, jo iespējams to biznesa modelēšanu es kaut kādā mērā līdz oktobrim spēju jau pavirzīt uz priekšu. Jautājums ir galvenais, tas nav par praksi, to modelēšanas praksi, tas vairāk ir par jautājums par to, vai ir ideja, kurai ir iegūti pietiekami pierādījumi. Ja atbilde ir sekojoša, tavā gadā, es drīkst uz to, es ceru, Agnes. Paldies. Ja atbilde ir, ka ir jau ideja, pie kura būtu, un tā kā ir pierādījumi, ka viņu kādam vajag, ka viņu, es nezinu, ja tas ir jauns produkts, ja tā ir iekšējais process, viņš cits stāsts, bet ja tas ir jauns produkts, ka, piemēram, viņu var monetizēt, ka viņu kāds ir kaut kādi sākotnēji pierādījumi, kur, redziet, klienta attīstīšana arī ir pierādījuma iegūšanas, vai ne? Tas cikls. Tā kā mēs pie tā pieskarsimies. Ja ir kaut kāda ideja, kura, piemēram, ir diezgan skaidri tie sākotnēji pieņēmumi iegūti, sākotnēji kaut kāda sākotnēji pierādījumi, tad es teiktu, ka tas ir digi ieviesēja situācija. Man atbild. Jā, paldies. Es tieši, var teikt, strādāju šobrīd, tāpēc esmu Itālijā pie šīs biznesa modelēšanas. Perfekt. Tad klienta attīstīšana ir šis te validācijas process, kurā tiek iegūt pierādījumi par to, vai jūs nesapņojat ar vaļājiem acīm, un vai tā jūs neesat pēdējie, kas domā, ka šito var dabūt gatavu. Lūk, un tad jūs redzat arī to modularitāti šajā mazajā bildītē, ka tas ir tieši tas veids, kā mēs esam dizainējuši to programmu, ka tie, kas ir agrāki savā tajā inovēšanas jaunu produktu veidošanas ceļā, tie tad sāk ātrāk un sāk ar vienu citu, piemēram, darbnīcu, ja, ar pašu ideāciju, višķiņu dizaina domāšanu, višķiņu veids, kā jūs tur klientcentriski kaut ko tur varat saprast pat dzīvi. Tad pieslēdzas otrajā, teiksim, jau pirmajām 2 grupām ir kopīga darbnīca attiecībā uz modelēšanu, visiem 3 ir 3. un 4. darbnīca, visiem ir kopīga attiecībā par pierādījumiem un par produktu izstrādes, tā kā sākumā organizēšanu. Un tad lēnāk garā jau paliek tie, kuri ir tikuši tālāk jau iepriekš. Kāpēc tas ir tā? Es uzreiz droši vien būs jautājums, kāpēc digi meklētāji nevar tikt līdz visam galam.
Tāpēc, ka mūsu pieredzē, ne tikai manā pieredzē, jūs tur vēl neesat. Tādā nozīmē, ka jums ir tāpat ir objektīvs laiks, kurš jums ir jāpavada validējot un sagatavot to produktu izstrādi. Mēs ar prieku varbūt nākamajās laboratorijas programmās piedāvāsim tiem pirmajiem tikai pēdējos 2 modeļus, bet tas ir moduļus, bet tas ir jau nākamajā. Tad lūk, pavisam īsi, kas ir šajās satura daļās, kas ir šajās pirmdienu pēcpusdienās. Pirmā darbnīca, ar ko sākšu tātad meklētāji, ir ideācija, vajadzībās bāzēt, dizaina domāšanas pāris lietas, kas palīdz ļoti praktiskas lietas, tās ir tiešām ļoti praktiskas lietas. Un tad arī resursos kompetences bāzēt ideācija, kā jūs atspēlējat no tā, ko jūs protat, ne tikai to, ko viņiem vajag. Otrā darbnīca un trešā darbnīca, tas ir mans lauciņš, tur jūs varēsiet pavadīt laiku, varbūt manā kompānijā, ja jūs izvēlēsieties iet šajā programmā. Tātad tā ir principi par to, kā vispār strādā iteratīva un uz pierādījumu balstīta produktu radīšana. Bišķiņ mindset, bišķiņ prāta stāvoklis un arī par modelēšanu, par to, ka ir viss pastāv šie lielie jautājumi, vai to kādam vajag, vai to var dabūt gatavu, vai to bija jēga darīt, vai to var monetizēt. Un trešā darbnīca, vienu takti atpakaļ, Līga jau var drīkst. Jā, paldies. Trešā darbnīca ir tātad šīs te pierādījumu gūšanas process, kā jūs dizainējat eksperimentus un kā jūs pārliecināties, ka tu tiešām kādam vajag un visas pārējās lietas. Ceturtā darbnīca, un varbūt īsi arī Darija sanāks pastāstīt, jo Darija ir tā, kas ir ceturtā darbnīcā iestartēs. Tātad tas ir par izstrādes procesu, par to, kā iteratīvi ne tikai validēt, bet arī turpināt šo pašu prāta stāvokli iteratīvā un efektīvā izstrādē, kā organizēt izstrādi, kā iespējams arī, ne tikai iespējams, kā pilnīgi noteikti arī situācijā, ka jums ir ārēji produktu izstrādi vajadzīgi. Šie paši principi darbojas, es pat teiktu, lielākā mērā kā iekšējās komandās. Jums ir jāprot arī savu izstrādātāju, kam jūs kaut ko paprasat izdarīt, darbs organizēt un saprast, ko viņi dara un ko viņi nedara. 5. darbnīca ir par tas, ko latviski sauc go to market, respektīvi, proti, kā jūs tur izvēlaties tirgu un kā jūs plānojat viņā ieejumu. Tas ir mazliet par marketingu, mazliet par pārdošanu, bet tādā digitāla produktu kontekstā. Un 6. darbnīca ir tas ir par finansēšanu. Tur būs 2 daļas, un būs tāda dalīta darbnīca. Vienā pusīti par viņu parunās par publisko finansējumu, pusīti, kas arī, ja augstu varbūtība varētu būt, parunās par privātā finansējuma piesaistīšanu. Tās ir tās 6 darbnīcas, un tātad 1. līdz 4. attiecas uz meklētāju, 2. līdz 5. attiecas ar tām sekojošām mentorēšanas sesijām, attiecas uz šo testētāju, un 3. līdz 6. attiecas uz ieviesēju. Šeit ir pavisam nav izsmeļoši, bet tikai daži tā selektīvi ir, daži cilvēki izvēlēti, kas varbūt arī asociējas kādam no jums ar kaut ko, kas ar jums strādās gan darbnīcas kontekstā. Mēs tiešām visus te neuzlikām, jo mūsu ir vairāk un palēnām mūsu skaits palielinās. Tas princips galvenais, kam es vienmēr sekoju savās programmās, un šī digitālās transformācijas laboratorija nebūs izņēmums, ar jums strādās labāk. Vismaz tas ārpus manis pilnīgi noteikti labāk. Un mums ir šie 2 labākie, mums ir tātad, kā par mani, es esmu cilvēks, kas nodarbojas, es jau bišķiņ par sevi pastāstīju, un gan jau kā pietika ar tiešām jaunu ideju, tātad ar jaunu produktu un pakalpojumu konceptualizēšanu, arī ar strateģisku inovēšanu, strādāju ar lieliem uzņēmumiem Baltijā diezgan daudz par to, kā viņi sistematizēt var inovāciju procesus. Un tad mums ir Ernests, kas ir arī viens no jaunu uzņēmumu ekosistēmas pīlāriem, ja tā varētu teikt, bet arī ir diezgan daudz strādājis maziem vidējiem uzņēmumiem. Varbūt daži no jums ir redzējuši arī viņu līdzīgi kā mani biznesa inkubācijas reģionālajās dažās programmās. Guntis arī pats ir jaunu uzņēmumu dibinātājs, gan esošs, gan bijis un strādā diezgan daudz ar citiem, palīdzot citiem uzņēmumiem. Un tad mums ir 2 īpaši labākie, kurus es šodien ir ar mums, un tad dāmas 2 vārdos par sevi. Darija, ar ko es starp citu, viena lieta, ko es gribu, tas tur, nezinu, vai izskanēja vai nē, bet septembrī mums bija tāds interesants kurs, ko mēs ar Dariju kopā sakām, taisam tāds crash, vēl ar vienu
britu puisi kopā, Jonathan Howard, varbūt kādam tas arī kaut ko izsaka. Mēs taisam tādu crash kursu par tādu, mēs saucam to kaut kādu digitālo inovāciju produktu izstrādes mākslu vai kas, tāds mindset kursiņš, kas ir tīrs apmācību kurs. Viņš nāks kaut kad vaļā septembrī, es vienkārši ar savām tiesībām uz mikrofonu, tagad viņu palielu, pačekojiet. Tas būs tāds tīrs apmācību kurs 8 reizes pa 2 stundām vakaros pēcpusdienās redzēs, kā mums tur sanāks ar dienām. Tas būs kārā kaut kad septembrī, bet tā ir tīra apmācība, tā nav mentorēšana. Lūk, ar Dariju es esmu sadarbojies šajā kontekstā un Darija arī laipni piekritus pastrādāt ar komandām, tā kā varbūt Darija, vārds tev. Jā, paldies, Viestur, par iepazīstināšanu, sveicināti visiem. Es ceru, ka man ir dzirdams. Jā? Super. Jā, tad ķeršos uzreiz klāt, lai nezaktu laiku arī pārējiem. Tad mani sauc Darija Drovska, esmu projektu vadības un procesu efektivitātes trenere un darbojos pēc tādām specializētām metodēm, par kaut ko varbūt kāds ir dzirdējis ar tādiem nosaukumiem kā Lean, Agile un Safe. Būtībā palīdzu dažādu izmēru uzņēmumiem, sākot ar jaunu uzņēmumiem, mazu un vidēju izmēru un korporācijām, viņu komandām. Palīdzu ar tādu jautājumu, kā tad efektīgi, laicīgi un kvalitatīvi tad īstenot to jūsu ideju, realizēt viņu. Jo ļoti bieži, diemžēl, ir sanācis redzēt, kad nāk uzņēmumi un individi ar fantastiskām idejām, kurām tiešām ir absolūtas tiesības dzīvot un eksistēt, taču, diemžēl, pašā izstrādes procesā kaut kas aiziet ne īsti pēc plāna un vai nu tā nav tā vēlamā kvalitāte, vai nu tas nav tas vēlamais ātrums, vai nu mums pietrūkst, kā jau vienmēr, mūsu rezervēto resursu, vai arī mēs neesam spējīgi pietiekoši labi nokomunicēt to, ko tad mēs esam izveidojuši un gatavi stumt un dot dzīvē. Tad es, kā projektu vadības un procesa efektivitātes speciālisti, palīdzu tad uzņēmumiem organizēt savu darbu, organizēt viņu efektīgi tādā veidā, lai mēs varētu pilnvērtīgi strādāt ar saviem esošiem resursiem, lai mēs varētu koncentrēties uz tām lietām, kas tiešām ir būtiskas konkrētā digitālā produkta izstrādē, lai mēs varētu tajā skaitā laicīgi saprast, kāda tad varētu būt tās potenciālās problēmas vai šķēršļi, kuri varētu rasties un tādējādi ietekmēt mūsu izlaides laikus, kvalitāti, to uztveri, kādā veidā mūs redz tas potenciālais klients. Un, protams, visu šo apkopojot un darot to pietiekoši prātīgi, tad mēs esam spējīgi daudz prasmīgāk plānot savu darbu, sākot ar taktisko līmeni, respektīvi plānot to ikdienā, un pabeidzot apkopojot ar stratēģisko līmeni, jeb to, ko tad mēs apsolam mūsu potenciālajiem klientam vai esošiem klientam, vai mūsu solījumi tieši iekļaujās laikā, kādā mēs to esam apsolījuši, un vai to visu mēs esam izveidojuši ar pēc iespējas mazāk zaudējumiem no iekšienes, teiksim tā. Tad apkopojot visus šos 3 soļus, tad es konsultēju un palīdzu uzņēmumiem un komandām veikt pareizos lēmumus, būvēt pareizās sistēmas un stratēģijas pilnīgi ikdienā un ārpus tās, tā, lai mēs varētu sasniegt tādu rezultātu. Ja ir kādi jautājumi, protams, paturpiniet, bet man šķiet ar ievadu par mani būs pietiekoši. Super, jā, un Darija jau paldies tev, liels Darija, viņa jau tā ļoti labi iezīmē, ka viņa ir tas ieviešanas efektivizētājs un attiecīgi ar viņu arī komandas visbiežāk un visvairāk strādās, tajā, teiksim, laikā pēc 4. un 5. darbnīcas, ja mēs tā laikā ieliekam. Un ir vēl viens cilvēks, kas mums ir šodien gatavs višķiņ ar sevi iepazīstināt, un man ir tiešām ārprātīgs prieks, ka Lotte ir piekritusi šitajā programmā pamentorēt, jo, manuprāt, Lotte ir cilvēks, kas ir tik daudz reāls digitāls produktus dzīvē ieviesusi, kā es nezinu, manā bērnībā teicu, skaisti kotletes apēdis apmēram. Lotte, ir milzīgs prieks tev redzēt 2 vārdus par sevi.
Tev kā? Paldies, Ester. Jā, šitā noreklamēt, nu jau grūts pēc tam nolielīt, bet jā, esmu Lotte, produktu vadītājs šobrīd, un jau vairāk kā 6 gadus esmu bijusi produktu vadītāja. Strādāts ir dažādi izmēri, dažādi industriju un dažādi attīstības līmeņu uzņēmumos, gan ar startupiem, gan ar lielām korporācijām, gan ar fiziskiem, gan ar digitāliem produktiem. Un pēdējos 2 gadus tiešām arī aktīvi iesaistos mentorēšanā par šo tēmu, un kā es pati saku, es palīdzu uzņēmumiem attīstīt spēju piegādāt un saglabāt vērtību, par kuru klienti ir gatavi maksāt. Man droši var vaicāt par visu produktu vadības attīstības ciklu, un tas ir jebkas saistībā, sākot no, teiksim, problēmu un iespēju definēšanas, klientu izzināšanas, svarīgāko metriku uzstādīšanas, kā noteikt, kā definēt, kā uzstādīt, kā prioritarizēt risinājumus. Tur arī es noteikti redzu, ka ir spēčuks, kā vadīt projektu, lai veiksmīgi, teiksim, palaistu šo risinājumu un kā darīt to labā komandas dinamikā. Tas saraksts iet uz priekšu vēl un vēl. Savā sesijās vienmēr lieku uzsvaru uz praktiskajām lietām. Man patīk runāt par reālajiem procesiem, kā, teiksim, darīt lietas tiešām reālajā praksē, balstos arī uz savu ikdienas pieredzi, reāliem piemēriem. Tāpēc nevajag baidīties no sarežģītas terminoloģijas, visu varēs saprast. Paldies! Super, paldies liels. Lotte? Es domāju, ka tas ir līga no mūsu puses mazais iepazīstināšanas raundiņš, jā, un tagad varbūt pirms tā sakal tehniskā, tagad atpakaļ pie papīriem, un kurā kastītē ir jāievelk tickboxiņš, jāuzliek. Varbūt ir kaut kādi jautājumi šajā brīdī visam par to, ko mēs runājam, gan par to iemeslu, kāpēc es ceru, ka man izdevās tā kā iedot to toni, kam tas viss ir domāts un kas mūsuprāt ar to tiek līdzēts ar šādu te aktivitāti, kā tā notiks, kas tur notiks iekšā un varbūt vēl kaut kādi jautājumi. Ja ir, tad lūdzu. Jūs varat rakstīt arī tērzētavā, tas nav tā kā dažiem no mums ir, kaut kādu iemeslu pēc mikrofona nestrādā vai kā tam līdzīgi, mēs noteikti, manuprāt, arī varam izlasīt un nokomentēt. Bet, ja nav, tad līga atpakaļ pie tevis par to, kā tad šo procesu uzsākt. Jā, paldies Viesturi, paldies dāmām par ievadu un pastāstīšanu, kas ir sagaidāms. Tad, ja šis viss jūs ieinteresēja un zinat, ka vēlaties piedalīties, tad tie pieteikšanās ceļi ir divējādi. Tiem uzņēmumiem vai organizācijām, kas jau sadarbojas un jau ir pieteikušies kādiem no LDA pakalpojumiem, tad jūs jau zinat, ar kuru reģionālo kontaktpunktu jūs sadarbojaties, kas ir tas cilvēks, kurš ar jums komunicē par šiem te jautājumiem, par mūsu pakalpojumiem. Droši rakstiet viņam, zvaniet, sakiet, es gribu piedalīties uzņēmumu mentorēšanas programmā, mūsu uzņēmums ir gatavs. Attiecīgi mēs virzīsim to uz atbalstu piešķiršanas komisiju, sagatavosim dokumentāciju, visas līgums vienošanās, lai tad jūs arī oktobrī varētu uzsākt un piedalīties programmā. Savukārt tiem, kuri varbūt ir pieslēgušies un iepriekš nav nekādu sadarbību ar mums uzsākuši, jūsu tas pirmais solis ir aizpildīt pieteikumu anketu digitāllatvija.lv. Pieteikuma anketā jums jānorāda būs pamata informācija par uzņēmumu, reģistrācijas numurs, darbības nozares, iepriekšēja kaut kādu pieredzi, ar kādu publiku, tā teikt, jūs strādājat. Un tad pats pēdējais jautājums, 15. jautājums anketā ir jāatzīmē šie pakalpojumi, kurus jūs vēlaties saņemt. Un tad tur svarīgi ielikt ķeksīti pie uzņēmuma mentorēšanas programma. Tad zināsim, ka tas ir tas, uz ko jūs nākat. Protams, kā jau iepriekš tur par tiem soļiem stāstīju, ka brieduma tests un ceļa karti jums visiem ir, tā teikt, neizbēgami. Un attiecīgi tos mums vispirms būs jāsakārto, bet tad līdz oktobrim arī noteikti to visu sakārtosim un varēsiet uzsākt dalību uzņēmumu mentorēšanas programmā. Ko es varbūt pašā sākumā nepieminēju, šeit jūs redzat iekavās atbalsta intensitāte 100%, jā, tātad par dalību mentoringā
mentoringa programmā no uzņēmuma, teiksim, tādiem tīriem finanšu līdzekļiem nav jāšķirās, nekas nav jāmaksā. Atbalsts tiek sniegts daļēji no de minimis, daļēji no digitālās Eiropas projekta finansējuma, atsevišķiem pakalpojumiem pilnībā no de minimis, bet tad to mēs precizēsim tad, kad jūs pieteiksieties, bet, nu jā, tad tā svarīgā ziņa tiem, kas jautā, cik tas maksā, tīrā finanšu līdzekļu plūsmā neko tas nemaksāja, tā var teikt. Nu, lūk, un tad, jā, man bija vēl viena piezīme no kolēģis Baivas, par to, ka tiklīdz ministru kabinets apstiprinās mums grozījumus, jo mūs regulē ministru kabineta noteikumi, tad mēs varēsim sniegt atbalstu arī individuāliem komersantiem, ko mēs sākumā teicām, ka mēs nevaram. Bet tas visticamāk tad būs tiem no jums, kas varbūt klausās vai skatās ierakstu pēc tam, kas esat individuālai komersanti, tad šai te mentoringa programmai būs arī nākamais uzsaukums. Tad droši vien, ka jūs, ja jūtat, ka vēlaties piedalīties šajā te, tad visticamāk uz šo te nākamo uzsaukumu. Bet savukārt, jā, tad tiem uzņēmumiem, kas zin, ka gribat, droši sazinieties, un mēs sāksim kārtot visu to procesu, lai jūs arī varētu piedalīties un viss notiktu. Viens no e-pastiem, kuriem varat rakstīt, ir info@digitalatvija.lv vai arī zvanīt. Pirmais tālruņa numurs ir vienotais, otrais tālruņa numurs ir mans personīgais. Teikšu, kā ir, e-pasti nāk daudz, droši zvaniet, nekautrējieties, jo zvaniem atbildēt ir ātrāk un operatīvāk. Bet jā, nu tas laikam šobrīd tādā skrējienā pāri visam ir viss. Šeit redzat arī mūsu kontaktpunktus, kā jau minēju, darbojamies visos reģionos. No visiem reģioniem ir pieejams tieši tas pats pakalpojumu klāsts. Tiek, tā teikt, sagrupēti pēc principa, kur uzņēmums ir reģistrēts, ar to kontaktpunktu arī strādājat un attiecīgi tad varat sazināties ar reģionāliem kontaktpunktiem. Visu informāciju par saziņu varat atrast mūsu mājaslapā digitalatvija.lv. Nu, lūk, un varbūt, kad beigās ir radušies tomēr kādi jautājumi, ko jūs vēl šobrīd gribat uzdot, vai varbūt, kad kaut kas čatā ir ierakstīts, ko, diemžēl, es šērojot ekrānu neredzu. Ierakstīts nekas nav, bet Agnesē ir roka. Jā, paldies. Man jautājums par to briedumu testu un ceļakarti. Nu, teiksim, gadījumā, kad uzņēmums izstrādā jaunu digitālo produktu vai pakalpojumu, kas tiešā veidā vēl nav saistīts ar līdzinējo, teiksim, pakalpojumu sniegšanu, ja? Vai arī tad šis briedumu tests un ceļakarti ir obligāta? Kā mainās tas konteksts, teiksim? Jā, paldies. Jā, briedumu tests un ceļakarte ir obligāta. Arī pilnīgi jauniem un pilnīgi svaigiem uzņēmumiem, arī vēl neuzsāktiem produktiem un pakalpojumiem, jo tur mēs tā kā nospraužam to punktu, kur jūs šobrīd atrodaties. Un tad mēs arī tajā brieduma testā identificējam, ka šis ir sākuma punkts, bāze, no kuras jūs atsperaties. Un, teiksim, arī tiem uzņēmumiem, kas varbūt domā par digitalizāciju, varbūt, ka viņi pat jau ir veci, tā teikt, vai ne, bet pilnīgi nedigitāli un arī brīžiem baidās, ka šis rādītājs varbūt te brieduma testā būs zems arī jaunajiem uzņēmumiem, ja. Tas nav nekāds šķērslis, tas ir pilnīgi ok, sākt arī no nulles, jo tas, būtībā šīs programmas visas tieši tāpēc tiek veidotas, vai ne, lai palīdzētu atspērties tiem jaunajiem produktiem, pakalpojumiem. Un tad, attiecīgi, gan brieduma testā, tas gan ceļakartē arī parādās, ka tas ir tas punkts, no kur jūs sākat. Tieši tāpēc jums ir ieteicamie pakalpojumi, uz kuriem jūs dodaties. Un tā kā, jā, tas nav absolūti nekāds šķērslis, bet nepieciešams punkts. Okay. Matīsam ir roka. Jā, es šo to par mentoringu programmu esmu dzirdējis, bet tā paklausoties no malas arī man radās jautājums, man likās varbūt arī citiem līdzīgi jau daļēji atbildēja, bet man šķiet, ka uzņēmums noklausoties šo prezentāciju varētu iegrimt pārdomās, vai es esmu digi meklētājs vai digi ieviesējs, vai mans jautājums ir tāds, vai uzņēmumam vispār par to būtu šobrīd jāsatraucās, vai mēs viņiem palīdzēsim saprast, kurā tad mentoringa sesijā viņiem būtu jāpiedalās. Es domāju, es varbūt Līga atbildēšu tehniski, es atbildēšu no sava plauktiņa.
Es domāju, ka ne. Perfekts komentārs tādā ziņā, ka es domāju, ka, ja jums ir interesi principā par palīdzību jaunu produktu pakalpojumu veidošanā, tā ir svarīgākā. Un tad tieši tā, es domāju, ka kontaktpunktos un sarunā ar jums var nokvalificēt, kur jums ir vērts iestartēt viss, kur jums būs visefektīvāk iestartēt. Es domāju, tā būtu mana atbilde, Līga, kā tev šķiet. Jā, tieši tā, es pilnīgi piekrītu, jo, teiksim, tas pats brieduma tests un ceļa karte ir tie posmi, kuros mēs varam saprast, kuram tad no šiem te plauktiņiem, tā teikt, jūs atbilstat. Un, ja sākumā jums pašiem varbūt ir sajūta, ka jūs tā kā vairāk uz vienu vai otru tā kā sliecaties, tad kopā mēs to validējam, apstiprinām un saprotam, kas ir tās, nu, teiksim, šīs laboratorijas un tikšanās, kas jums ir visvairāk nepieciešams. Tā kā nav jābūt 100% skaidrībai no tā, kurā punktā jums jāsāk. Tā kā tas laika plāns, tās atšķirības ir, es teiktu, nu, diezgan šauras, vai ne, 14. oktobrs vai 21. oktobrs vai 4. novembris, attiecīgi piesakieties uzreiz, ja jūs zinat, ka jūs gribat piedalīties, un tad līdz tam laikam, kad sāksim, arī sapratīsim, kurā tad no šīm kategorijām jūsu konkrētais uzņēmums iekrīt. Okay. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Izskatās, ka nav. Līga. Nu labi, tad paldies par dalību, paldies par informāciju un paldies par to, ka klausījāties. Prezentācija ieraksts jums tiks nosūtīta arī e-pastā, arī tiem, kuri varbūt reģistrējās, bet nesanāca pieslēgties, nosūtīsim visu, lai ir iespēja iegūt informāciju. Un tad droši sazinieties ar kontaktpunktiem un izrādiet savu interesi, lai varam sākt šo te administratīvo procesu un jums ir iespēja piedalīties. Administratīvais process izklausās biedējoši vismaz manā pasaulē, bet droši vien mēs par citu procesu runājam. Jā, mēs tad sākam sarunu procesu. Nezinu, kāds ir pieklājīgais vārds, kas uzņēmums nebiedē. Bet jā. Nu, tad tas arī viss, jā. Liels paldies. Paldies jums liels un foršu dienu. Paldies. 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 Paldies.